darīts no sirds. Par godu mūsu 150 gadu jubilejai Aldaris 1865. Te nu tas ir aprīkots un izaicinājumiem gatavs ar premium klases ziemas riepām, kasko, okta, signalizāciju, imobilaizeru, salona paklājiem, drošības komplektu un reģistrāciju dāvanā. Leģendārais Mitsubishi Pajero. Sākot no 42 190 eiro. 5 gadu rūpnīcas garantijā. Uzzini vairāk Mitsubishi LV. Esiet sveicināti, cienījamie basketbola līdzjutēji. Šovakar Sports centrs TV tiešraidē varēsim vērot Alders Latvijas basketbola līgas cīņu starp vietējo Valmieru Ordo un viesiem Valka Valga. Spēli komentēšu es, Emīls Ozrīnskis. Vēlētos gan šo spēli uzsākt pieminot to, ka šeit Vidzemes Olimpiskajā centrā pirms mača tika pieminēts klusuma brīdis, pieminot VF Rīgas fizioterapeitu Jānu Petroni, kurš arī pavadīja 4 gadus šeit Valmierā. Bija gods pažīt šo cilvēku un izsaku līdzjūtību visiem piederīgajiem. Bet šeit Valmierā tūlīt sāksies Alders Latvijas basketbola līgas mačs. Vietējie mājinieki Valmieru Ordo, tātad pret Valga Valka. Un Valmieras starta piecinieks šajā mačā Armands Šķēle, Aigars Šķēle, uzbrucēja pozīcijās Mārtiņš Laksa un Artūrs Bērziņš un centra pozīcijā Lauris Blaus. Klasiskais Valmieras starta piecinieks jau vairākās spēlēs, kopš komandas galvenais treneris ir Roberts Štelmachers. Šie bijuši vīri, kuri sākuši spēli Štelmachera komandai. Savukārt Valgas komandas sastāvs sekojošs. Ar 7. numuru pieredzējušais veterāns Valmo Krīs, ar 1. numuru Kristofs Sāge. Lauris Blaus atklāja spēles rezultātu. Ar 10. numuru Mārtiņš Bērķis, ar 21. numuru Edgars Krūmiņš un centra pozīcijā Valkas komandai Juris Aleksejevs, kurš šobrīd pieļauj kļūdu. Lauris Blaus atbruņo savu pretspēlētāju un jau Valmiera savā otrajā uzbrukumā. Artūrs Bērziņš iespēlē Laurim Blauam groza apakšā, izspēlē ārā uz perimetru, Aigaram Šķēlēm. Aigars Šķēle tomēr neatrod ceļu līdz groza apakšai. Un Artūrs Bērziņš ar muguru pret grozu spēlē pret Valmo Krīsu. 2 reizes pēc kārtas neizdodas Bērziņam gūt grozu, bet Aigars Šķēle pielabo savu komandas biedru un rezultāts kļūs jau 4-0. Jāsaka, Valgas komanda atbrauc ne tādā sastāvā, kā Valmieras basketbola līdzjutēji to gaidīja. Šodien Valmierā tika atzīmēta pilsētas basketbola 80 gadu jubileja. 1938. gads tiek uzskatīts par Valmieras basketbola dzimšanas gadu. Tātad 80 gadu jubileja Valmieras basketbolam. Un šajā mačā, protams, bija paredzēts arī godināt Vāri Krūmiņu, bet, kā izrādās, Valkas komanda atbraukusi ar citu galveno treneri. Vakardien naktī Sportcentrs.com portālā parādījās informācija, ka Valkas komanda šķīrusies no trenera Krūmiņa. Interesants lēmums, jo pēdējās 3 spēlēs komanda izcīnījusi uzvaras, 2 reizes uzvarēts Igaunijas čempionātā, Latvijas čempionātā pārspēta Jēkabpils vienība. Tāds negaidīts lēmums Valgas komandai. Ja paskatāmies Alders LBL tabulā, samērā laba pozīcija, 7. vieta Valgas komandai, bilants 6-6. Turpat uzreiz aiz play-off svītras, nedaudz atpaliekot no 6. vietā esošās Jūrmālas komandas. Pēc Latvijas čempionāta skatoties, viss it kā kārtībā. Igaunijas čempionātā gan bēdīgāks skats Valkas komandai. Tur bilance 7-15, kas dod tikai 8. vietu 9 komandu konkurencē, līdz ar to Valkai
priekšpēdējā vieta, apsteidzot tikai Audences komandu, kura šo sezonu zaudējusi visās 20 spēlēs. Nu, tā kā zināms, ka Valkas komandas tomēr lielākā sponsora daļa, finansiāli lielākā daļa ir Igaunijas puses pārstāvi. Nu, un, protams, vieta Igaunijas čempionātā īsti neapmierināja, un komanda šķīrās no trenera Vara Krūmiņa. Nu, šeit gan uz vietas Valmieras līdzstēji noteikti būtu gribējuši, lai Valkas komandu šīs dienas mačā vada tieši Vārds Krūmiņš, bet par jauno komandas galveno treneri kļuvis zināmais Latvijas basketbols, 36 gadus vecais Juris Braško. Pirmā, nopietnā trenera pieredze Jurim Braško. Vēl pagājušajā sezonā pārstāvēja Igaunijas čempionāta komandu Rakveres Stārvas. Bet tagad kļūs par Valga komandas galveno treneru. Nu, cik man zināms, ļoti īsi brīdi. Juris Braško ir kopā ar Valkas komandu. Nu, līdz ar to šodien diez vai, ka redzēsim īpašas iezīmes Jurim Braško treneru rokrakstā. Bet nu skatīsimies, kā ies. Pēc nospēlētām 3 minūtēm ar rezultātu 8-7 vadībā mainieku Valmieras komanda. Mārtiņš Laks piespēlē Laurim Blaum. Cenšas valmierieši izmantot auguma pārsvaru, ko arī Lauris Blaus sekmīgi izmanto. Laurim Blaumam vēl 2 punkti. Spēlējot pret Juriju Aleksejevu. Jo Aleksejevs ir Latvijas basketbola līgas rezultatīvākais spēlētājs un diezgan pārliecinoši. Vidēji ar 17,1 punktu spēlē. Aleksejevs tātad ir vidēji rezultatīvākais spēlētājs. Un arī atlākšo bumbu sadaļā 8,3 atlākšās bumbas Aleksejevam, kas ir 5. labākais rezultāts Latvijas čempionātā. Šobrīd ātri pārēj Valkas komandai, tomēr valmierieši labi atgriežas atpakaļ aizsardzībā. Un labi. Jurijs Aleksejevs, dodoties caurgājienā, atrod nepiesakto Mārtiņu Bērķi. Un 2 punktu grozā, un jau vadībā Valgas komanda. 11-10, raugoties no viesas pozīcijām. Kristos Āge nopelna personīgo piezīmi. Abām komandām 2 komandas piezīmes. Aigars Šķēle ar bumbu. Metīs tālmetienu. Un 3 punkti ir grozā. Rezultāts 13-11. Valmieras komanda šobrīd Aldars LBL turnīra tablā atrodas 2. vietā. Pēc Sāgi atgūst vadību Valkai. Pēc VF Rīga klupienu Liepājā valmierieši atgriezušies turnīra tabulas 2. pozīcijā. Un šobrīd valmierieši vēl nereiz nav piedzīvojuši zaudējumu. Treneru Roberts Štelmacheru vadībā. Un jāsaka, Valmiera šobrīd ir komanda, kurai ir visgarākā uzvaru sērija Latvijas čempionātā. Šobrīd 6 uzvaras pēc kārtas. Uz groza apakšu spēlē Valkas komanda. Jurijam Aleksejevam neprecīzs metiens. Bumbu laukuma atstājusi Valkas komandas. Skatāmies atkārtojumā. Neprecīzs metiens tāds Aleksejevam, bet nu jau valmierieši veido savu uzbrukumu. Un uz dēļiem Ārmaņš Šķēle nogulda Kristos Sāgi un 2 punkti pilnīgi brīvam Ārmandam Šķēlem zem groza. Fiksēts noteikums pārkāpums, izskatās, ka tas bija Laurim Blauam cīņā par pozīciju zem groza. Piezīme uzbrukumā
Kristo Sāgem. Sāga ar elkonīt mēģināja pastumt malā Ārmānu Šķēli. Un tomēr tiesneši acīt fiksē pārkāpumu un jau Valmierai iespēja palielināt savu pārsvaru. Šobrīd 3 punkti par labu Valmiera Ordo komandai. Šķēle. Šķēle jaunākais neprecis mētiens. Aigaram neprecis mētiens un jau ātri pārēj uzbrukumā Valkas komandai. Sāgi pamanīja, ka metīs tālumtien, bet devās groza apakšu uz pustālo. Valmo Krīsam nav precīzi un jau valmierieši pāriet uzbrukumā. Pilnīgi brīvs Mārtiņš Laksa. Un kā no automāta. 3 punkti Mārtiņam Laksam un jau 6 punktu pārsvars Valmiera Ordo. Gatavojas pirmā spēlētāja maiņa šajā mačā. Un pat pirmās 2 maiņas. Laukumā Valmieras komandai dosies Raimonds Gabrāns un Jānis Kaufmans. Tiek nomainīti brāļi Šķēlis un arī Dāvis Rozītis. Dosies laukumā, nomainot Lauri Blau. Uzreiz veselu trīnieku nomaina Roberts Štelmakers. Spēle sāksies rezultatīvi. 6,5 minūtēs kopā gūti 34 punkti. Un diez vai šāda rezultatīvitāte turēsies visu maču. Un paklupina Mārtiņu Laksu, pieredzējušais veterāns Valmo Krīsa. 41 gads šim basketbolistam. Ilgu laiku spēlējis Igaunijas izlasē un atceramies noteikti kā vienu no līderiem Tartu Roku sastāvā. Bet šobrīd 41 gadu vecais basketbolists tiek nomainīts. Viņa vietā laukumā devies Kristaps Kanbergs. Valkas komandai šobrīd pieteikumā 4 Latvijas basketbolisti. Tātad Mārtiņš Bērķis, Kristaps Kanbergs, Edgars Krūmiņš un Jākaps Rozītis. Atvainojas 5, protams, Jurijs Aleksejevs. 6. Valkas komandas spēlējošais latvietis Kalvs Krūmiņš. Līdz manim nonāca informācija, ka Kalvim izskatās, ka sezona ir beigusies un Kalvs Krūmiņš šo sezonu visticamāk laukumā vairs nedosies. Diezgan nopietni rokas trauma saspēles vadītājam. Šobrīd tātad 5 Latvijas basketbolisti Valkas komandai gatavi spēlēt. Berķis. Berķis pēc vairākiem gadiem Slovākijas čempionātā atgriezies atpakaļ tuvāk dzimtenē, jāsaka tā, uz robežas starp Latviju un Igauniju. Šajā te unikālajā komandā, kur spēlē vienlaicīgi 2 nacionālajos čempionātos. Berķis tātad atgriezies Latvijas čempionātā. Un arī viņam ir vēsture ar Valmieras komandu. Savā laikā 2000. gadu vidū bija viens no Valmieras komandas līderiem, viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem. Rozīts pārtver bumbu. Un piespēle Jānim Kaufmanim. Labu risinājumu atrada Dāvis Rozīts. Īsto brīdi ieraudzīja, kad atbrīvojās komandas biedrs Kaufmans, pilnīgi brīvs zem grozu un labi izmantoja saspēles vadītāja iemaņas. Bet tagad Ārturs Bērziņš. Tur bumba kā karsts kartupels. Neizdevās Bērziņam bumbu savaldīt un jau Edgars Krūmiņš dotas uz groza apakšu. Un notiekuma pārkāpums pret Edgaru Krūmiņu. Spēlētāja maiņa. Redzam pārkāpums pret Krūmiņu. Un Ervīns Jonāts devies laukumā Ārturu Bērziņu vietā. Ervīnam treneru maiņa. Vismaz statistikas ailēs nav īpaši sekmīgi bijusi. Pie Roberta Štelmakera daudz lielāku lomu spēlē pieredzējušais Ārturs Bērziņš, kurš spēlējis pie Roberta Štelmakera arī Ventspils klubā. Un Ārturs Bērziņš šobrīd ir starta 5-nieks spēlētājs. Ervīnam Jonātam
pēdējās spēles vairākas reizes palicis bez punktiem vai ar maz punktiem. Cerams, ka Ervīns atradīs savu spēli un drīzumā demonstrēs kaut ko līdzīgāku tam, kā tas bija sezonas pirmajos mēnešos, kad Ervīnu varēja uzskatīt par vienu no Alders Latvijas basketbola līgas labākajiem spēlētājiem. Viņš arī spēlnījās oktobra vērtīgākā spēlētāja titulu. Un atstājus laukumu no Mārtiņa Berti galvas. Un pēdējās minūtēs valmieriešiem izdevies izrāviens. Jau 9 punktu pārsvars panākt Valmiera Ordo komandai. 27-18. Tā šobrīd rezultāts. Redzam Raimondu Gabrānu. Valmierieši saspēlēs pa perimetru. Jānis Kaufmans izmanto rozīšu aizsegu. Tiek līdz priekšņo Jāņa Kaufmaņa pietiekam brīvam metienam. Jānis ir no tiem spēlētājiem, kurš arī ar precinieku rokas sejā mēdz ar augstu precizitāti realizēt metiens. Šoreiz gan nebija precīzi, bet pēdējās 10 sekundes spēles pirmajās 10 minūtēs. Rozīts, pustālais metiens, nav precīzs, pat nemet pa grozu Mārtiņš Lāks un mačs pirmās 10 minūtes noslēgušās. Rezultāts 27-18. Rezultatīvākais ar 8 punktiem Valmierai Mārtiņš Lāks. Mēs dodamies reklāmas pauzē. Olibets Sporta bārs, Latvijas Nacionālās basketbola valsts vienības ģenerālsponsors. On palju linnu väikses Eestis ning nende seas ka Valgalinn. Ta on ju siiski teisest Eestist, siin puudub kahe rahva vimm. Esam atpakaļ Vidzemes Olimpiskajā centrā. Nospēlēts 10 minūtes. Alders LBL spēlē starp Valmiera Ordo un Valka komandām. Rezultāts 27-18, jau 27-20. Spēles pirmajā ceturtdaļā tātad Valmierai rezultatīvākais spēlētājs ar 8 punktiem Mārtiņš Lāks, 4 punktu Laurim Blavām. Valkas komandā 7 punktu Jurijā Aleksejevam. Armaņš Šķēle met no tālās distances. Neprecīzs metiens. Viņš jau nāca pacīnījās prātlāk šo bumbu, tomēr neizdevās to nokontrolēt. Un jau agresīvi groza apakšā cīņas Mārtiņš Bērķis pret Armaņu Šķēli. Un labi uz palīdzību pieslēdz Ervīns Jonāts. Gatavības atkārtojumā mēģināja izmantot augumu pārsvaru Bērķis, bet atdūrās pret cieto Ervīna Jonāta stāvu. Nostaigāts Bērķim un valmierieši šobrīd uzlikumā. Jonāts pret Bērķi, vēl otrā laukuma galā. Līdzīgs duels un Ervīns Jonāts apspēlē savu pretspēlētāju Valkas komandā un 9 punktu pārsvars Valmiera Ordo. Kanberts piespēlē rozītu un bumbu jau pie Aleksejeva. Aleksejevs mēģina iespiest
Dāvi Rozīti. Jēkabs Rozītis. Āķa mētiens un Dāvis Rozītis izcīnā šo bumbu. Jau gulbinieks Raimunds Gabrāns pār bumbu pār laukumam. Armands Šķēle pret Mārtiņu Bērķi. Dodas pa galu līniju. Piespēli Jonātam mērķi nesasniedz un pret Kristofu Kaņbergu Dāvis Rozītis apzināti pārkāpt noteikumus. Divi valmierieši bija palikuši aizmugurējas. Kristofu Kaņbergu bija iespēja Balkai Valgai iegūt skaidrisko pārsvaru un Dāvis Rozītis izpildīja apzināto noteikumu pārkāpumu. Krīs ar bumbu. Dāvis Rozītis, Jākabs Rozītis. Nenonāk piespēli līdz Jākabam un Valmo Krīsa. Aptur Valmieras ātro pārēju uzbrukumā. Pieredzējušais igauņu basketbols Valmo Krīs. Kā jau teicu, 41 gads šim spēlētājam. Un vēl joprojām spēja dot pienesumu savai komandai. Gabrāns met tālmetienu. Un 3 punkti ir grozā Raimondam Gabrānam. 12 punktu pārsvars Valmierai. Gabrānam šajā sezonā vidēji 4,4 punkti. Salīdzinoši nav īpaši daudz, bet neesmu jau arī iepriekšējās translācijās teicis. Ļoti augstasinīgs spēlētājs. Šajā karjeras posmā nespēlē uz savu statistiku, bet skrupulozi veido komandas uz saspēli. Un izšķirjošajos brīžos, kad vajag augstasinīgi nospēlēt, un Raimonds lielākoties pieņem ļoti prātīgs lēmums, kas dod labu rezultātu Valmieras komandai. Bet jau noteikuma pārkāpums pret Juriju Aleksējevu. Redzam pamānīja Jurijs Lauru Blau. Un vēl spēlētāja maiņas. Bet tās notiks pēc minūtes pārtraukuma. Valka Valga pieprasījusi. To redzam. Pirmā spēle Valgas komandas jaunajam galvenajam trenerim Jurim un Braško. Braško vairākus gadus pavadīs spēlējot tieši Igaunijas čempionātā. Rakveres Tārvas komandā. Līdz ar to Igaunijas basketbolā zinām figūra. Un tieši ar Juri un Braško nolēma Valgas komandu nomainīt var Krūmiņu. Bet interesants fakts. Protams, pirms spēles paskatījos, ko par treneru maiņu stāsta Igauņu interneta portāli. Un tā nedaudz amizanti. Komandas vadītājs bija izteicies, ka Juri un Braško, viņš ļoti labi pazīst kā spēlētāji, bet kāds Juris un Braško ir kā treneris, viņam nesot nejausmas. Skatīsimies, kā Jurim veiksies. Cerams, kad viss būs kārtībā un Latvijas basketbols iegūs vēl vienu labas kvalitātes treneri. Vēlam, protams, Jurim un Braško veiksmi darbā ar Valgas komandu. 36 gadu. Treneru karjeras pats sākums, pavisam nesen pats beidzis spēlētāju karjeru. Bet šobrīd redzam Valmieras komandai laukumā maskāto milzi, jeb citādāk zinām Viktoru Iļinu. Viktors Iļins šobrīd spēlē ar sejas masku. Pirms pāris nedēļām vienā no treniņiem diezgan smagi Viktors Iļins sadūrās ar Mārtiņu Laksu Selkoni un diezgan smagi cieta Viktora deguns un lai varētu spēlēt un aizvadīt treniņus. Viktoram
Jāvalkā sejas maska, lai pasargātu degunu no traumas atsvaidzināšanas. Protams, pēc kāda laika izlaišanas Viktoram vēl jāatgriežas spēļu formā. Bet šobrīd redzam gan normāli nostāvēja aizsardzībā pret Juriju Aleksejevu pirmajā reizē, bet otrajā reizē, kad Jurijs Aleksejevs vēlreiz tik pie bumbas, nobloķēja pretinieku metienu. Valka veido savu uzbrukumu 7 sekundes. Jurijs Aleksejevs neizdodas viņam apspēlēt Iļinu, bet piespēl uz āru stūrīt Mārtiņam Berķim, un Berķis ir precīzs. Kā jau teicu, tad Berķis pāris sezonas pavadīja Valmieras komandā. Pievienojās Valmierai 2006. gadā, tad, kad Valmierā spēlēja tādu spēlētāju kā Aksels Vairogs un Māris Gulbis. Atceramies tā sezonu, kad Valmieras komandas nosaukums bija Lāčs Plēšalus. Berķis bija viens no rotācijas spēlētājiem, bet vēlāk iekroja vietu pamatu sastāvā un kļuva par vienu no rezultatīvākiem spēlētājiem, spēlējot tieši pie Vara Krūmiņa šeit Valmierā. Bija rezultatīvs spēlētājs, arī LBL Zvaigžņu spēlēs tika iekļauts, bet pievienojoties Valmieras komandai trenerim Aināram Bagātskim, tur izveidojās konflikts starp treneru Bagātsku un Mārtiņu Berķi, un līdz ar to Berķis pamet Valmieras komandu. Pēc tam karjeras laikā uzspēlēja pie Vara Krūmiņa Jelgavas Zemgalē. Tāpat bija arī basketbola kluba Ventspils spēlētājs un izmēģināja spēkus arī Igaunijas komandā Tallinas KLF Kramo. Un uzspēlējis arī Islandes čempionātā, bet pēc tam vairāk gadu pavadīt Slovākijā, un cik man zināms, apprecējās ar Slovākietu, un līdz ar to tur pavadīja vairākus gadus, bet šosezon ir atpakaļ Latvijas čempionātā pārstāvot Valka Valga. Šobrīd Armands Šķēle noplāta rokas, gribēja, lai Ervīns Jonāts uzliek bloku, bet īsti neskatās ap divi spēlētāji. Un tāds nekāds pēdējais uzbrukums sanāca Valmiera Ordo komandai. Krūmiņš. Neprecīzs metiens Edgaram Krūmiņam, bet Armands Šķēle apzog Mārtiņu Berķi. Izcīnīja atlākušo bumbu uzbrukumā Mārtiņš Berķis, bet Armands Šķēle nadzīgi no aizmugures izzog bumbu. Redzam neprecīzs metiens Edgaram Krūmiņam. Un Mārtiņš Berķis jau nodomāja, man būs 2 viegli punkti no groza apakš. Nekā. Armands Šķēle atzog pretspēlētāju, un šobrīd rezultāts 32-25, kad jāspēlē 3 minūtes un 40 sekundes. Spēles pirmajā puslaikā Ervīns Jonāts, 2 punkti Ervīnam Jonātam. Un šajā spēlē Jonāts izmanto to, kad ir garāks par saviem pretspēlētājiem, jo spēlējot 4. numuru pozīcijā, Jurijs Aleksejevs, kurš tā gabarītos būtu Ervīna auguma spēlētājs. Jurijs spēlē 5. numuru pozīcijā, savukārt Jonātam pretī tādi spēlētāji kā Mārtiņš Berķis un Edgars Krūmiņš, kur tomēr ir 3. numuru pozīcijas spēlētāji. Un izdevies šajā spēlē pāris punktus gūt, 4 punkti Ervīnam Jonātam, abas 2 reizes atspēlējot tieši Mārtiņu Berķi. Jurijs Aleksejevs realizē sodu metienu. Jau pirmajā puslaikā Aleksejevs ļoti tuvu double rādītājiem. Jau sasniedz 11 punktus Aleksejevs.
Pret viņu šobrīd spēlē Artūrs Bērziņš. Aleksejs rāda, ka Artūrs Bērziņš ir nostaigājis. Tas lai uz tiesnešu. Uz sirdsapziņas. Bet 2 punkti Artūram Bērziņam. Bet tādu rezultatīvi izdodas atbildēt ar caurgājienu Valmo Krīsam. Šobrīd 7 punkti starp abām komandām. Bet Valmo Krīsam jau 4 personīgās piezīmes. Tā nav laba ziņa priekšā Valkas komandas. Tomēr šī nav komanda ar ļoti garu soliņu. Ja Valmierai ir 11 spēlētāji, kas samērā līdzīgi var iekļauties rotācijā. Edgars Kaufmans, jaunākais basketbolists, kurš ieņēmis Karalda Kārļa vietu komandas pieteikumu 12. uz spēlēm. Valmierai šī rotācija pietiekami plaša. Valkas komandai spēles veido 7-8 spēlētāji. Noteikuma pārkāpums Valmierai jau pārsniegt piezīmi normu Valmierai. Kontakts starp Mārtiņu Laksu un Mārtiņu Berķi. Un Berķis stājies uz sodametienu līnijas. Diezgan straujā tempā risinājies spēles pirmais puslaiks. Tikai 2 minūtes palikušas. Bet puslaika pārtraukumā nekur tālu neiet. Pēc nelielas reklāmas būs iespēja pavērot intervijas fragmentu ar Valmiera Ordo ģenerālmenedžeri Mārtiņu Bērziņu. Un viena no tām lietām, ko Mārtiņš Bērziņš mēģina atdzīvināt Latvijas basketbolā, Latvijas kausa izcīņa. Viljaram Veiskī, precīzi stāvtiens un minūtes pārtraukums Robertam Štelnkaram. Tikmēr var arī pastāstīt nedaudz par šo te ideju. Tātad, principā visās lielajās basketbola valstīs, protams, Spānijā, Itālijā, tāpat Lietuvā, Grieķijā. Sauc gandrīz, kur basketbola valsts vēlies. Visās norisinās Latvijas kausa izcīņa. Latvijā tādas kausa izcīņas nav, un pagājušajā gadā, pat pirms 2 gadiem, ja nemaldos, Mārtiņš Bērziņš nāca klajā ar iniciatīvu veidot Latvijas kausa izcīņu, kas būtu kā papildus turnīrs sezonas gaitā. Ap šo laiku tas varētu notikt, kurā Latvijas čempionāta labākās komandas cīnītos par Latvijas kausa izcīņu. Viens no piedāvājumiem ir aizvadīt turnīru līdzīgi, kā tas notiek Spānijā, Karaļa kausa izcīņa, kad 8 labākās komandas kvalificējas Karaļa kausa izcīņai un nedēļas nogalē izspēlē šo te turnīru, kas Spānijā ir ļoti populārs turnīrs. Un ļoti liels skatītāju interesi šim turnīram ir. Līdz šim nav īsti izdevies pārliecināt Latvijas basketbola savienību par šī turnīra nepieciešamību, bet lielākā daļa no klubiem šādu ierosinājumu atbalstu. Skatīsimies. Mārtiņam Laksam darīs punktu. Un iespējams starp zonā izdosies pastrādāt pie šī te jautājuma. Es personīgi ļoti vēlētos redzēt Latvijas kausa izcīņu. Skatīsimies, kā veiksies ar šo te Valmieras ģenerālmenedžera iniciatīvu. Bet šeit Valmierā tūliņ sāksies mača pirmā puslaika pēdējā minūte. Šobrīd rezultāts 42-34 vadībā Valmiera Ordo.
Tieši šobrīd sākas pēdējā minūte pirmajā puslaikā. Un pārtver bumbu Kristofs Āge. Iepriekšējā Latvijas basketbola līgas spēlē Kristofs Āge iemeta 30 punktus. 30 punktus basketbola klubu Jēkabpils grozā, palīdzot Valkas komandai pārspēt Jēkabpiliešus. Tad komanda, kas ir play-off zonā. Šī spēle likās, ka uzvar par Jēkabpili būtu tāds kā pieteikums cīņai par play-off vietu, bet, Vāra Krūmiņa vadībā. Diemžēl tas nenotiks, tomēr neapmierināja komandas rezultātu Igaunijas čempionātā. Tātad 7 uzvaras un 15 zaudējumi, 8. vieta. Bet, objektīvi arī diezgan daudz traumu bija Valkas komandai, kā jau teicu. Kalvim Krūmiņam sezona visticamāk beigusies. Vēl vairāk spēlētāji tikko atgriezušies no traumām. Vilars Vēski ilgāku laiku izlaid. Vēl vairāk spēlētāji cīnījās ar traumām. Bet, pirmais puslaiks tuvojas noslēgumam. 5 sekundes uzbrukumā. Sāgi met tālmetienu. Un precīzi Kristofs Āges 3 punktu metiens. Neapspēja pat Arturs Bērziņš izmest tālmetienu, bet ļoti tuvu, lai tas būtu iekrist, tomēr, protams, pēc puslaika noslēguma. Un tad rezultāts šobrīd 42, 38 pēc pirmā puslaika. Mārtiņš Lāks gūs 14 punktus, Jurijam Aleksejevam 11. Tad šobrīd neliela reklāma un intervija ar Mārtiņu Bērziņu. Tiekamies pēc nepilnām 15 minūtēm. Dinamisks, elegants, ietilpīgs un drošs. Pārdomāts līdz pēdējam sīkumam. Škoda Superb neaizmirstamiem ceļojumiem. Škoda. Simply clever. Izdevīgu procenta likmi piedāvā DNB Leasings. Klīnika Diamed. Moderna diagnostika un ārstēšana. Magnētiskā rezonanse un datortomogrāfija. Latvijā labākie radiologi, konsultācijas, operācijas, ērts dienas stacionārs, izcils klientu serviss, klīnikas Diamed profesionāļiem savu veselību uztic arī Latvijas basketbolisti. Te nu tas ir aprīkots un izaicinājumiem gatavs ar premium klases ziemas riepām, kasko, okta, signalizāciju, imobilaizeru, salona paklājiem, drošības komplektu un reģistrāciju dāvanā. Leģendārais Mitsubishi Pajero. Sākot no 42 190 eiro. 5 gadu rūpnīcas garantijā. Uzzini vairāk Mitsubishi LV. Sezonas preču izpārdošana Sportland veikalos ir klāt. Pasaulē vadošo sporta preču ražotāju kolekcijas tagad par īpaši izdevīgām cenām. Esi gatavs ziemai un sarūpē dāvanas svētkos. Zvirzdiņa nomaiņa. Decembrī tie 3 zaudējumi, tas bija kā tas iemesls tika minēts. Varbūt pastāst cīkāk par to, kāpēc šāds solis un kāpēc nolēmāt šķirties ar treneru Zvirzdiņu. Kā jau es arī iepriekš minējis intervijās, tad arī tevis pieminētie 3 zaudējumi, protams, tas bija faktiski iemesls galvenais šķiršanās, jo, jebkurā gadījumā 3 zaudējumi faktiski mēneša griezumā 4 spēlēs, un arī tā 4. spēle bija pret Baronu, kur faktiski pirms pēdējās ceturtdaļas bija -18, un tikai tādā brīnumainā kārtā komandai izdevās izglābties, tur uz atsevišķu varbūt spēlētāja individuālās meistarības pamata, tā kā kopumā tas sniegums gan faktiski jau no novembra beigām līdz decembra, faktiski 23. decembrim,
kad mēs šķīrāmies ar treneru Zvirziņu, ja, teikšu, kā bija ļoti neapmierinoši, bet arī iepriekš, ja pirmie sezonas mēneši, sākot jau no oktobra, novembra, ja, lai arī varbūt tā bilance turnīra tabulā bija pietiekami laba, tomēr tas parādītais sniegums bija tālu no tā vēlamā, kādu mēs bijām iecerējuši, komplektējot, veidojot sastāvu, ja, kopīgi tā skaitā arī ar treneri. Un gala rezultātā, ja, faktiski tādas neizteiksmīgas spēles, ja, tur galotni pret universitāti, pagarinājums pret Ogri, ja, un tā tālāk. Ja, tas, godīgi sakot, ir pirmie mēneši sezonas ieskriešanās posms, ja, bet ja faktiski jau novembra beigās, decembrī, kad komandai vajadzētu sākt rādīt, teiksim, to sniegumu, ko mēs no komandas gribam sagaidīt, ja, tad faktiski šī rezultāta nebija. Tā, kad tika pieņemts šāds lēmums, protams, arī mums šis lēmums nebija viegls, ja, bet laiks rādīs, sezona rādīs, ja, jo basketbolā atšķirībā no varbūt citiem sporta veidiem tos cāļus skaita pavasarī, tā kā es esmu ļoti optimistisks ar skatu uz pavasari, uz playoffiem, ja, tā kā darīsim visu iespējamo, lai komanda tiešām realizētu vai sasniegtu šajā gadījumā izvirzītos mērķus. Treneris Zvirziņš strādājis Valmierā arī iepriekš. Arī, ja mēs tā skatāmies, kalendārs bija 1 gads no 1. janvāra līdz nākamajam janvāram iepriekš tas bija iepriekšējo reizi. Vai šoreiz, teiksim, jūs jau ļoti agri noslēdzāt maijā to līgumu ar treneri. Kādi bija tie iemesli, kāpēc jūs atgriezāties pie šīs kandidatūras? Un vai toreiz tie iemesli bija kaut kādi pavisam citi nekā tagad? Jebkurā gadījumā mēs ļoti labi zinām, ka Latvijā tiešām pietiekami laba līmeņa, augsta līmeņa basketbola speciālistu nav daudz, un šis treneru loks ir visnotaļ ierobežots. Ja, un ir tās kandidatūras, kādas viņas ir. Faktiski mēs līdz šim esam vienreiz faktiski mūsu vadības laikā piesaistījuši ārzemes speciālisti, ja, bet es neuzskatu, ka tas ir tas labākais modelis Latvijas komandai. Un līdz ar to šis latviešu spēlētāju loks ir pietiekami limitēts, ja, un tad no šīm kandidatūrām, kas bija starpsezonā pieejams, ja, tad faktiski Ainara Zvirziņa kandidatūra izskatīt kā visoptimālākā. Protams, mums bija arī sava vēsturiskā pieredze, uz kuru mēs balstījām arī savus lēmumus, ja, bet jebkurā gadījumā pie vienalga, kāda scenārija faktiski ir tas stāsts par to, ka ir komandai izvirzīti mērķi, ir nokomplektēts, manuprāt, atbilstošs sastāvs, ja, un šajā gadījumā faktiski ar šo sastāvu, šo komplektāciju, ja, tad es uzskatu, un mēs kā vadība uzskatām, ja, ka tomēr šim sportiskam rezultātam vajadzēja būt labākam. Ja, un ne jau parakstot pirms sezonas treneri, mēs varējām prognozēt, ka lietas šādi iegrozīsies. Ja. Protams, ir vēl arī citi apsvērumi, ja, kopumā, bet es netaisos publiski arī mazgāt kaut kādu netīro veļu. Ja, tā kā bija šādas tādas lietas, ja, kas varbūt mums līdz galam ar neapmierināja, bet kopumā vienmēr tomēr ir sportiskais rezultāts noteicošais. Jā. Ņemot vērā vispār iepriekšējās pieredzes, ne tikai treneris Zvirziņa, tas, ka jūs decembrī jau izlēmāt šķirties, tā bija tāda tā kā mācība neielaist pārāk ilgi to iepriekš, ņemot vērā iepriekšējā pieredzi? Jā, viennozīmīgi, ja, jo ir, protams, kā jau jūs minējāt, ja, tad ir mums tā vēsturiskā pieredze, ja, un arī ar Varu Krūmiņu, ja, un playoffiem, ja, protams, ka ar šīs dienas skatījumu es uzskatu, tā bija kļūda. Tāpēc, protams, labāk ir laicīgi reaģēt uz lietām, ja, jo vienmēr mēs esam bijuši tādi rīcības cilvēki, mēs nekad neesam varbūt kaut kādas lietas, tur gaidījuši, pārspīlēti ilgi, ja, un, protams, tomēr, jebkurā gadījumā neesam nekad lietas arī sasteiguši, ja, un tad šis bija tāds lēmums, kas šajā gadījumā nāca decembra vidū, decembra 2. pusē, jā, ar domu tādu, ka faktiski izdarām šīs lietas un šos uzlabojumus ātrāk, jā, lai faktiski šis gala rezultāts pavasarī būtu tāds, kādu mēs viņu vēlamies. Sākotnēji tā informācija bija tāda, ka Gatis Melders pārņems vadību un jūs meklējat asistentu. Kurā brīdī tas mainījās? Tā bija tā spēle pret Baronu? Jebkurā gadījumā attiecībā uz Gatu Melderi tad nebija viegls uzdevums viņu pārliecināt uzņemties galvenā trenera funkcijas tik grūtā brīdī, ja, jo, kā mēs zinām, arī tajā situācijā komandā bija pietiekami daudz traumētu spēlētāju, ja, un nebija viegla situācija, ja, un izdevās Gatu pārliecināt, uz laiku arī uzņemties šīs galvenā trenera funkcijas. Ja. Protams, šis lēmums un varbūt tas kritiskais brīdis bija šī Baronas spēle. Ja, tiešām, es uzskatu, viens no tādiem
kaunpilnākajiem zaudējumiem arī mūsu Valmieras kluba vēsturē, ja, un tiešām tāds īsti pat, kur mēs objektīvs izskaidrojums vai iemeslus nevarējām atrast, ja, un tad pēc šīs spēles Gatis Melders vakarā man piezvanīja un pateica, ka viņš atkāpjas no galvenā trenera amata pienākumiem. Ja. Es uzskatu, tas bija ļoti vīrišķīgs lēmums, ja, arī no Gata puses. Un faktiski jau nākamajā dienā, un tajā pašā, varētu teikt, naktī bija mums saruna, nākamajā rītā mēs satikāmies, visas lietas arī izrunājām detalizēti, ja, un tad faktiski jau, ja spēle bija trešdien, tad jau ceturtdien uzrunājām Robertu Štelmacheru galvenā trenera amatā. Kā jūs uzrunājāt Štelmacheru? Nu, viņš ilgāku laiku bija bez darba, tagad kopš Ventspils, pussezonu. Kāds bija tās viņa, kā jūs vispār nonācāt līdz viņam un kāds bija viņa attieksme? Viņa kandidatūra mūsu faktiski, vai uz mana galda jau bija tajā brīdī, kad mēs faktiski izlēmām par darba attiecību pārtraukšanu ar Aināru Zvirziņu. Un tajā brīdī jau mēs izskatījām, ja, faktiski vairākas kandidatūras, ja, bet tur bija pāris, teiksim, arī juridisku lietu, ja, kas bija līdz galam jāsakārto, ja, un tad faktiski nāca šis Gata Meldera lēmums. Un automātiski nākamajā dienā sazvanīja Robertu Štelmacheru, satikos ar viņu. Saruna bija tiešām vairāk stundu garumā. Izrunājām visas lietas, gan attiecībā uz komplektāciju, uz esošo situāciju komandā. Izrunājām, kā treneris redz vispār sezonas, teiksim, turpinājumu, ja, un faktiski visas sportiskās puses, ja, un teiksim, arī tās vispār kluba darbības, teiksim, virziens un mērķis arī ņemot vērā, ka mums ir jauno spēlētāju attīstība ļoti, ļoti būtiski, ja, un man ļoti svarīgi, ka arī galvenais treneris lielajai komandai iesaistās arī daļai arī nedaudz vai, teiksim, kā padomu devējs arī šajā jaunatnes blokā, ja, un izrunājām visu šīs lietas, man par pozitīvu pārsteigumu faktiski arī mūsu šis redzējums sakrita. Es teiktu tā par 99,9%. Ja. Bet atvainojos, teiksim, treneris Zvirziņa redzējums, tas bija citādāks nedaudz? Vai, teiksim... Nē, lielos vilcienos faktiski, teiksim, tas virziens neatšķīrās, ja, bet ar Robertu Štelmacheru man par patīkamu pārsteigumu, ja, faktiski arī izejot un runājot arī par konkrētiem spēlētājiem, ja, teiksim, par personāliem, kas mums jau ir šobrīd, ja, jo tomēr ir sezonas vidus, ja, un protams, ka radikāli pārmaiņa noteikti arī sastāvziņā nenotiktu, ja, vai radikāls izmaiņas, ja, tad faktiski pārsteidz tas, ka arī Roberts Štelmachers faktiski bija diezgan daudz sekojis līdzi arī mūsu spēlēm. Protams, liela daļa spēlētāju pazina no savas varbūt iepriekšējās darbības pieredzes, ja, jo daļa spēlētāji arī pie viņa Ventspilī bija spēlējuši un trenējušies, tā kā šie spēlētāji nebija sveši, ja, un tad īstenībā tas mūsu tas virziens saskanēja tiešām, tajā faktiski virzienā, ja, kurā mēs gribam iet, un arī Roberta, teiksim, tas viedoklis bija ļoti, ļoti līdzīgs. Tā kā izdevās vienoties, ja, un īstenībā tā, ka ja ceturtdien satikāmies, izrunājām visas lietas, tad jau piekdien jau Roberts bija Valmierā un pievienojās komandai treniņu procesā, ja, jo tas arī bija gan nāca no viņa tāda iniciatīva, ja pēc iespējas ātrāk, ja, pievienojamies, ja, lai faktiski jau varētu jau pilnvērtīgi gatavoties spēlē pret Ventspili, ja, jo noteikti arī Robertam tāpat tās daļa spēlētāji arī Ventspilī bija pazīstami, ja, un tad loģiski viņš pievienojās komandai, un tas, protams, rezultējās arī ar ļoti labu spēli, uzvaru pagarinājumā pret Ventspili. Runājot par asistentiem, vai šis posms šīs sezonas ietvaros tas ir noslēgts un netiek meklēts vairs asistents? Šobrīd mēs esam pārunu procesā, ja, un es neizslēdzu iespēju, ka varētu arī treneru lokam vai šajā gadījumā galvenam trenerim pievienoties vēl kāds asistents līdz sezonas beigām, ja, tā kā tādu variantu noteikti neizslēdz, ja, jo faktiski arī šajā gadījumā trenerim ir vajadzīgi palīgi, ja, kas viens ir ar kvalitīvu video skautingu, kas varētu nodarboties, ko šobrīd ir Gatis Melders un dara pietiekami veiksmīgi, ja, tad ir arī treneri, kas ir vajadzīgi arī treniņu darbā, ja, papildus kā palīgi, ja, tā kā es tādu iespēju neizslēdzu. Esam atpakaļ Vidzemes Olimpiskajā centrā.
kur Alders Latvijas basketbola līgas spēlē starp Valmieru Ordo un Valka Valga pēc nospēlētām 20 minūtēm ar rezultātu 42-38. Vadībā mainīgi Valmieras komanda. Bija valmierieši jau panākuši 12 punktu pārsvaru otrajā ceturtdaļā, tomēr izrāvienu turpināt neizdevās un Valkas komanda jau pietuvojusies līdz 4 punktiem. Pēc nospēlētām 20 minūtēm rezultatīvākais ar 14 punktiem Valmiera ir Mārtiņš Laksa. Valks komandā Jurijs Aleksējevs flirtē ar double. Viņam šobrīd 11 punkti un 8 atlēkušās bumbas, 9 punkti. Mārtiņam Bērķim 6 punkti Kristos Sāgem. Valmieras komandā vienīgi Mārtiņam Laksam tā pavairāk punktu, pēc tam vairākiem spēlētājiem ir 5 un 4 punktiem. Un gatavojas komandas atgriezties laukumā. Kamēr vēl tas nav noticis, pirms šī mača notika Valmieras basketbola 80. gada dienas atzīmēšana. Tika izsaukt skatītāju priekšā un ar aplausiem pavadīt vairāki Valmieras basketbola vēsturē ļoti nozīmīgi cilvēki. Protams, bija Dainis Bērtāns, kurš ir viens no 2 cilvēkiem, kuram šeit Vidzemes Olimpiskajā centrā ir iemūžināts baners un ar 8. numuru Valmieras komandā vairāk neviens nespēlē, jo tātad Daņa Bērtāna 8. numurs kārājas šeit pie grieztu sijas. Un tāpat Arvīda Kaufmaņa baners ir iemūžināts šeit Vidzemes Olimpiskajā centrā, kurš ļoti daudz gadus bijis. Tāds interesants epizodes, Sāgam neprecīzi mētiens ātrajā uzbrukumā. Tātad, kā jāsāk stāstīt, Valmieras basketbols šogad atzīmē 80 gadu jubileju. Un Laksam vēl 3 punkti. Un tik, protams, godināt vēl vairāk Valmieras basketbola vēsturē nozīmīgi cilvēki. Piemēram, Mārtis Jākapsons, kurš daudzus gadus spēlējis Valmieras komandā un šobrīd ir Valmieras Viestur vidusskolas sporta skolotājs. Audzina nākošos iespējams kādus sportistus, bet Viestur vidusskola kā māksliniecisks skola. Daudz mākslinieki arī no turienes. Un tāpat vairāk Kaufmaņa dinastijas pārstāvji. Jāņa Kaufmaņa, kurš šobrīd spēlē Valmieras komandā. Tēvs Alvils Kaufmans arī bija starp šiem te cilvēkiem. Un bez Kaufmaņiem, protams, nav iedomājams šobrīd Valmieras basketbols. Daudzus gadus Kaufmaņi trenējuši Valmieras komandu un šobrīd veseli 2 Kaufmaņi arī ir komandas sastāvā, tāds Jānis Kaufmans. Un šobrīd lielajā basketbolā ienāk arī Jāņa Kaufmaņa jaunākais brālis Edgars Kaufmans. Jau pirmajos mačos izdevies gan sekmīgi sev pierādīt, un Roberts Štelmkers, ja ir iespēja dod Edgaram Kaufmanim spēles beigās iespēju tikt pie spēles laika un parādīt, uz ko viņš ir spējīgs. Un domājams, ka arī pēc tam Valmieras basketbolā Kaufmaņa ģimenes dinastija turpināsies. Iespējams pēc gadiem, kādiem 15, 16. Runāsim par Emīlu Kaufmanu, Jāņa Kaufmaņu puiku. Iespējams arī viņš būs kārtīgs basketbolists, bet šobrīd Arturs Bērziņš ar muguru pēc grozu apspēlē Edgaru Krūmiņu un 2 punktu Valmieras komandai. Kurš 9 punktu pārsvaru valmierieši. Sekmīgi iesācies otrais puslaiks mājinieku komandai. Ervīns Jaunāts labi nobloķē Krūmiņu metienu un ātri pārēju uzbrukumā. Un Aigaram Šķēlēm 2 punkti iepriekšējā uzbrukumā. Krūmiņš labi pamānīja. Viens pretspēlētājs pārlec viņam garām, bet nezinu, no kurienes iznīra Ervīns Jaunāts un ar
otro tempu. Bloķēja Krūmiņa metienu, nu jau Mārtiņam Berķim precīzs metiens. Un Valkas komanda sasniegusi 40 punktu robežu. Rezultāts 49-40. Mājniekiem 9 punktu pārsvars. Ārtūrs Bērziņš pēc pagrieziena. Vēlreiz sekmīgs. Valkas komanda saspēlēšana perimetru. Bumba pie Kristaps Kanberga. Neprecīzi piespēle un jau Kaufmans ātrajā uzbrukumā piespēle Aigaram Šķēlēm. Aigars Šķēle aizsad bumbu līdz grozam un 2 punkti. Un valmierieši, ja nemaldos, sasnieguši lielāko starpību. Šajā spēlē 13 punktu pārsvars Valmiera Ordo komandai. Redzam, Kaufmans atrod komandas biedru Šķēli. Nu, Šķēlēm bija Kristofs Āgas diezgan tuvu, mēģināja apdraudēt Šķēli, tomēr pārliecināts par saviem spēkiem. Tā neatdeva bumbu atskaļ brīviem Kaufmanim, pats droši devās līdz groza apakšai, ar iespēju izprovocēt uz pārkāpumu. 2+1 iespējamību, šoreiz Sāgi nospēlē tīra aizsardzībā. Bet redzam Valmieras soliņu un Valmieras spēlētāji ar šiem te tēkrakliem. Valmieras logo un skaitli 80. Ja tāds šodien tāda īpaša tēkrakls par godu, kā jau iepriekš minēja, tām, ka Valmierā šodien atzīmē Valmieras basketbolu 80 gadus. Jurijs Aleksejevs jau gatavs atgriezties spēlē. Visi spēlētāji atceļ laukumā. Valmieriešiem šobrīd Kaufmanis, Aigars Šķēle, Ārtūrs Bērziņš, Ervīns Jonāts un Mārtiņš Laksa. Valkas komandai. Edgars Krūmiņš, Kristaps Kanbergs, Mārtiņš Berķis, Julijs Aleksejevs un vienīgais igauņu basketbolists. Šobrīd laukumā Valmo Krīsa, kuram 4 personīgās piezīmes. Jonāts piespēlēs groza apakš Berģņam, viņš ir tik vairākiem pretspēlētājiem palīdzējot tomēr atspēlē Jonātam. Jonāts mēģināja komandot piespēli, bez sekmes uzbrukumā Valmierai. Ārmanš atveidojums Aigars Šķēle. Un bumbu izsit Ervīnam Jonātam. Palikuši 4 sekundes uzbrukumā. Ātri jāatrod risinājums. Piespēle Mārtiņam Laksam. Laks piespēlē tālāk Jonātam. Jonāts metiens par īsu. Neskara pat groza tīkliņu. Berķis. Groza apakšā tiek nelegāli atbruņots. Jānis Kaufmans nopelnīja personīgo piezīmi. Valmo Krīs ievadīs bumbu spēlē. Nospēlēts 4 minūtes 3. ceturdaļā. Bet Ārtūrs Bērziņš palaida Ārtūrs savu pretspēlētāju. Juriju Aleksejevu. Pilnīgi brīvs groza apakš. Bet izlaboja kļūdiņu. Ar bloķētu pretinieku metienu un jau Valmierai iespēja uzbrukt. Laksa. Piespēlē tālāk Kaufmanim. Kaufmans pret Kanbergu. Piespēlē pilnīgi brīvam Ārtūram Bērziņam. Un 2 punktu grozā. Izties kā Ārtūrs pat nedaudz samulst. Pilnīgi brīvs. Bija palicis groza apakšā. Neviens pat īsti netraucēja. Un šādi izdīja, protams, bija jārealizē. Bet Mārtiņš Berķis vēl nav gatavs atzīt Valmieras pārākumu šajā spēlē, un, protams, tam vēl par āgru. Raida grozā 3 punktus un apzakts Jānis Kaufmans. Nu labi, Ervīns Jonāts pacentās tikt atpakaļ aizsardzībā, tomēr Kristaps Kanbergs jau labu streiķītu
iepriekš uzsāk ātro uzbrukumu. Jonāts centās nobloķēt, tomēr īsā laikā sadaldāt rezultātu starpība par 4 punktiem un no +15 Valmiera šobrīd +11 un arī piezīme uzbrukumā Artūram Bērziņam. Pārkāpums. Berķis. Artūrs Bērziņš mēģinot bloķēt Bērķa metienu. Tomēr nonāk kontaktā ar pretspēlētāju un pārkāpums Bērziņam un spēlētāju maiņa Valmierai. Laukumā atgriež Armands Šķēle, kurš starp citu ir Alders Latvijas basketbola līgas janvāra vērtīgākais spēlētājs. Tieši pēc Roberta Štelnkera pievienošanās Valmieras komandai vairāk ļoti sekmīgas spēles aizvadīja Armands Šķēle, sagādājot zaudējumu Ventspils basketbola klubam un visiem pārējiem pretiniekiem, kas stājās pretī Valmieras komandai. Un to arī novērtēja Alders LBL komandu treneri, atzīstot Armandu par labāko spēlētāju janvāra mēnesī. Un šajā gadā Alders LBL pie individuālajām mēneša balvām tikuši Mērvīns Jonāts oktobrī, novembrī Liepājas centrs Stīvens Zeks, decembrī sekmīgākais spēlētājs bija Edgars Ieromānos no Jūrmals, un janvārī Armands Šķēle atnes Valmieras komandai to individuālo spēlētāju balvu, tātad mēneša vērtīgākais spēlētājs. Valmierieši palikuši mazākumā. Kalps, Edgars Krūmiņš pilnīgi brīvs. Uzbrukumā tur bija pārkrits Aigars Šķēle un Valkārts pārgāja uzbrukumā un atrada brīvo Edgaru Krūmiņu. Protams, Edgars Krūmiņš pazīstams kā viens no apbīstamākajiem trīspunktu metienu izdarītājiem Latvijas basketbola līgā. Jelgavas komandā viņš šo slavu sev ir kaldinājis. Un vēl viens precīzs tamtiens Valkas komandai. Tagad Kristaps Kambergs. Raida grozā 3 punktus un vairs tikai 4 punktu starpība. Un vēl pirms neliela mirkļa Valmierai bija +15, jau vairs tikai +4. Ja izdosies nosargāt šo aizsardzību, Valkai iespēja nonākt uz viļņa cīņā par atlikušo bumbu. Pārkāpums Jurijam Aleksejevam. Aleksejevs, protams, nepiekrīt šim tiesneša lēmumam. Raimunds Gabrāns atgriezies laukumā Valmieras komandai. Šobrīd ar sastāvu Gabrāns, Armands Šķēle, Bērziņš, Jonāts un Mārtiņš Lāks. Ar tādu sastāvu spēlē Valmiera. Jonāts pustālais metiens, nolēkā bumbu pa grozu stīp. Un kad 3 minūtes palikuši līdz 3. ceturtdaļas noslēgumam. Beigas ir sadarbību šorti un Valkas komandai iespēja pietuvoties pavisam tuvu. Bērķis dots uz grozu apakšu. Nav precīzs metiens un bumbu pie Jonāta. Mēģina pārtvert bumbu. Kristaps Kambergs. Valmierieši ar bumbu. Gabrāns. Piespēle Jonātam. 3 punktu metiens. Parīz. Trāpas stīpas priekšējo daļu. Un jau Kambergs ātrā pārējā. Un 2 punkti ir grozā, vairs tikai 2 punktu starpību. Un Roberts Štelnkers, protams, neapvienāts. Kasta un īsā laikā izsāc pārsvars. Vairs tikai
Viena precīza metiena tiesa priekšā valmierieši. Un plus 15. Rezultāts tātad 57-55. Un kamēr minūtes pārtraukums var ieskatīties statistikā. Mārtiņš Lāks sasniedz jau 17 punktus, Artūram Bērziņam 10 punktu un Jurijs Aleksējevs arī sasniedz savu double-double. 11 punktu un 10 punktu Aleksējevam. Mārtiņš Bērziņš jau sasniedz 16 punktus. Tādi šobrīd rezultatīvākie spēlētāji jāspēlē. Un šajā mačā vēl 12 minūtes un 23 sekundes. Tātad 2 minūtes un 23 sekundes līdz trešās ceturtdaļas noslēgumam. Bija jau sasnieguši 15 punktu pārsvaru valmierieši. Bet šobrīd pārsvars praktiski izsēts. Armands Šķēle. Neitrāpa metienu un Lauris Blaus atgriezies laukumā. Blauam 4 personīgās piezīmes. Un prātīgi jāspēlē Valmieras centram. Vērķis. Izšķirs par tālu metienu. Nav precīzs. Vāksam neizdodas izcīnīt vēlāk šo bumbu. Nu jau Valkai atkārtot uzbrukuma iespēju. Kambergs. Nav precīzs, bet turpina groza apakšā dominēt Valkas komanda. It kā nav Valkas spēlētājiem auguma pārsvars, bet pareizā vietā, pareizā laikā ir Valkas komanda un šis sāgas metiens jau par vēlu. Nenokontrolēja īsti uzbrukuma laiku Valkas komanda. Minūte 30. Šajā ceturtdaļā Gavrāns piespēlē Laksam. Laks piespēlē Blauam. Blaus paliks pret vairākiem pretspēlētājiem. Izspēlē uz pustālo metienu Laksam. Nav precīzs, bet Artūrs Bērziņš pielabo komandas biedru neprecīzumu metienu. Atgūst to 4 punktu pārsvaru valmieriešiem. Aleksējevs pret Blau. Neprecīzs metiens, nu nav. Īpaši viegli Laura Blau iepasties groza apakšā, viens no fiziski spēcīgākajiem centriem Latvijas basketbola līgā. Un Mārtiņš Lāks šobrīd palielina valmieriešu pārsvaru. Nu, basketbols ir izrāviena spēle. Un pirms kādu brīžu izrāviens padevās Valkas komandai, sabildējot rezultātu starpību līdz 2 punktiem. Nu jau valmierieši veido savu izrāvienu. 4 punkti pēc kārtas un jau 6 punktu pārsvars. Edgars Krūmiņš 2 punkti ar sodu. Atkārtojumā precīzais Edgara Krūmiņa metiens. Un iespēja izveidot 3 punktu gājienu, trāpot sodu metienu. Edgars Krūmiņš arī savulaik nedaudz spēlējis Valmieras komandā. Pāris mēnešus šeit pavadījis. Laurim Blauam neprecīzs pēdējo sekundes metiens. Un šīs te metiens jau pēc ceturtdaļas laika beigām. Un tātad pēc nospēlētām 3 ceturtdaļām rezultāts 61-58.
Ulibets Sporta bārs, Latvijas Nacionālās basketbola valsts vienības ģenerālsponsors. Sezonas preču izpārdošana Sportland veikalos ir klāta. Pasaulē vadošo sporta preču ražotāju kolekcijas tagad par īpaši izdevīgām cenām. Esi gatavs ziemai un sarūpē dāvanas svētkos. On palju linnu väikses Eestis ning nende seas ka Valgalinn. Ta on ju siiski teisest Eestist, siin puudub kahe rahva vimm. Pēc nospēlētām 30 minūtēm rezultāts 61-58. Valmiera Ordo komanda ar 3 punktiem vadībā pret Valga. Bija valmieriešiem 15 punktu pārsvars, bet nu jau izskatās, ka mūs varētu sagaidīt ļoti sīva 4. ceturtdaļa. Šo sezonu, diemžēl, Valmieras komandai vairs nevarēs palīdzēt komandas kapteinis Haralds Kārlis. Pērnā gada beigās Haralds iedzīvojās krustinisko saišu traumā. Bet, pajautāju, kā veids rehabilitāciju. Rehabilitācija ritot pēc plāna, viss esot kārtībā, tā kā tam būtu jābūt, un lēnām sāk tuvoties tam, lai atgrieztos laukumā. Apstīnu, cik daudz laika dienā jāpavada, vingrinot ceļa galu pēc operācijas. Tāpat kā spēlētāji aizved rīt un vakar treniņus, tāpat arī Haralds Kārlis visos treniņos ir klāt, bet, protams, nevis laukumā, bet vai nu laukuma malā vai vingrošanas zālē pielikt dažādas vingrinājumus, lai cēlis atgrieztos tajā kondīcijā, kāda nepieciešama basketbola spēlēšanai. Šobrīd Valgas komanda pārņēmusi vadību. Rezultāts 63-61. Bet pabeidzot par Haraldu Kārlu, tad rehabilitācijas procesā nevienu brīvu dienu nesot. Katru dienu tiek aizvadīti treniņi, lai savestu ceļu galu kārtībā. Bet Blauā 2 punkti ar sodu. Šobrīd rezultāts neizšķirts. 63-63. Bija Valmieras komandai tāds grūtāks brīdis decembrī un janvārī, kad daudziem spēlētājiem vienlaicīgi sākrīt traumas. Kādu laiku nācis izlaiduši gan brālis Šēlis un Jānis Kaufmans. Tāpat arī centri Viktors Iļins un Dāvis Rozītis. Bet šobrīd tās brīdis, kad sākiem precīzi Tāmtiens, kad visi Valmieras spēlētāji ir atpakaļ ierindā, protams, izņemot Haraldu Kārli, kur gaidām atpakaļ nākošu sezonu, bet vispārējie gatavi spēlēt, un Valmierai 6 uzvaras pēc kārtas Latvijas čempionātā. Blaus. Uzgroz apakš vēl 2 punkti. Blaus šobrīd terorizē Valgas komandas aizsardzību. Pašam Blauam prātīgi jāspēlē aizsardzībā. Viņam jau 4 personīgās piezīmes. Edgars Krūmiņš brīvi tiek līdz groza apakšai. Neveiksmīgi nospēlē aizsardzībā Valmieras komandu. Jau 2 punktu pārsvars Valgas komandai. 68-66. Armēns Šēli lauž uz groza apakšu slamdām, kas gan netiek skaitīts. Piezīme uzlikumā Šēlem. Redzam. Atbīvoja savu
ceļ uz grozu ar roku, pastumjot malā pretspēlētāju. Personīgā piezīme un Valkas komandai iespēja palielināt rezultātu starpību. Ja nu kāds ir palaidis garām no spēles pirmo daļu, kad par to pastāstīju, un ir pieslēdzies vēlāk spēlē, atgādināšu, ka Valkas komandu šodien vada Juris un Braško, Valkas komandas jaunais galvenais treneris. Vakarnakt parādījās informācija par to, ka Valkas komanda pārtraukus darbā attiecības ar Vārku Krūmiņu. Un komandas galvenā trenera amatu šobrīd pārņēmis Juris un Braško, kuram tā ir pirmā pieredze kā galvenajam trenerim. Bērziņš no tālās distances, nav precīzi Bērziņa metiens. Un Sāge ievada Valkas komandas uzbrukumu. Aleksējevs pret Blau. Piespēle Bērķim, Bērķis no tālās distances, nav precīzi cīņa par atlikšu bumbu. To uzvar Aigars Šķēle un jau uzbrukumā Valmieras komanda. Aigars piespēlē Bērziņam, Bērziņš tiek atbruņots, Kristofs Sāga aplaup Ārtūru Bērziņu, bet uzreiz atdod parādu. Ārmaņš Šķēle pārtver Sāgas piespēli. Dzirdam aktivizējušies Valmieras fani. Un Aigars Šķēle ar floater tīpa metienu izlīdzina rezultātu pa 68 punktiem. Jāspēlē 5 minūtes un 50 sekundes līdz spēles pamatlaika noslēgumam. Aleksējevs pret Blau. Tālmetiens Kāmbergam, un Kāmbergs šodien ir karsts. Desmit punktus. Šīs dienas mačā būs Kristofs Kāmbergs spēles sākumā. Īpaši neizcēlās, bet otrajā puslaikā, pateicoties Kāmbergam, lielā mērā pateicoties tieši viņam, Valkas komandas sadeldēja rezultātu starpību un jau 3 punktu pārsvars. Šķēle. Precīzs metiens un divos uzbrukumos pēc kārtas Aigars Šķēle. Gūs punktus Valmierai. Un palikuši vēl 5 minūtes. Kāmbergs pret Kaufmani. Piespēlē Bērķim. Bumba pie Sāgas. Sāge nogādā to Aleksējevam. Viņa metiens nav precīzs un Ārmaņš Šķēle nu jau var bumbu iesākot Valmieras komandas uzbrukumu. Kaufmanim pārkāpums uzbrukumā. Tā diezgan tālu. Aizlīdēja Kristofs Kāmbergs, paskatīsimies atkārtojumā. Nu tāds 50-50. Nu jāsaka, ka Kāmbergs labi parādīja to, ka kontakts ir bijis un tiesneši fiksēja pārkāpumu Kaufmanim. Neapgalvoja, ka nepareizs ir lēmums, bet varētu šī tas vilp būtu uz abām pusēm. Šoreiz par labu Valkas komandai. Un viena punktu pārsvars. Valga 71-70. Sāgi. Nodod bumbu Krūmiņam. Tālāk Bērķis spēlē pret Aigars Šķēlu un 2 punkti. Mārtiņam Bērķim, un Bērķis izmanto to, ka viņam ir auguma pārsvars. Un tūp pie 2 metriem. Mārtiņš Bērķis. Komandas pieteikumā metrs 98. Neprecīzs metiens no tālās distances Bērziņam.
šobrīd jau 4 minūtes palikušas. Var just, ka nav spriedzes šajā mačā. Nervozāk Valmieras spēlētāji sāk uztvert nesekmīgos uzbrukumus. Un Kristaps Kambergs raida vēl 3 punktus Valmieras grozā un Roberts Štelnkers pieprasa minūtes pārtraukumu. Valka tomēr komanda, ko pēc komplektācijas Valmierai vajadzētu uzvarēt. Bet, protams, laukumā spēlē spēlētāji, citiem veiksmīgākas dienas, citiem netika. Un šobrīd Valkai labas pozīcijas, lai otro spēli pēc kārtas Alberts Latvijas basketbola līgā sagādāt zinām pārsteigumu. Pirms neilga laika tika apbēdināts Igors Miglinieks un Jēkabpils komanda. Valka savā laukumā pārspēja Jēkabpils lūšus. Redzam Valmiešu līdzutēji. Plānu sektors. Ar bungām un kārogiem atbalsta savu komandu. Bet šobrīd -6 Valmierai. Atcerēsimies, bija arī 15 punktu pārsvars mainiekiem. Paskatīsimies, ko Roberts Štelnkers būs uzzīmējis savai komandai. Lāksa pret Kambergu. Dots uz tuvāk grozam. Un ar acitienu pret grozu vairogu. 2 punktu. 2 punktu Lāksam un samazināt starpību. Jau 4 punktu starpā starp komandām. Sāge piespēlē Berķim. Berķim neskmīgi piespēle un jau Valmierai iespēja vēl vairāk sadeldēt rezultātu starpību. Bumba pie Artūra Bērziņa. Ļoti aktīvi uz bumbas saņemšanu. Aigars Šķēlis redz Sāgi, tagad samainījušies. Aleksējus pret Šķēli un tiek nobloķēts. Aigars Šķēli palikusi 1 sekunde Valmierai. Uzreiz jāķer bumbu un jāizdara metiens. Un postu to nīkni. Jurijs Aleksējevs. Nesekmīgs uzbrukuma noslēgums Valmiera Ordo. Pēc iepriekšējās labās situācijas aizsardzībā neizdevās Valmierai veiksmīgi nospēlēt uzbrukumā un vēl Valka valgā vadībā un ar bumbu tuvojoties spēles noslēgumam. Edgars Krumičs palicis pret 2 pretspēlētājiem. Bumbu Valmierai. Lāksa met 3 punktu metienu. Šoreiz nav precīzi, bet Blaus labi pacīnās par bumbu un noteikumu pārkāpums Jurijam Aleksējevam. Tā kā Valkai jau ir piezīme norma. Blaus stājas uz soda metienu līnijas. Vajadzīgi šie soda metieni Valmieras komandai. Blaus soda metiens realizē ar 65% precizitāti. Pirmais ir precīzs. Skatīsimies, kā veiksies otrajā. Šobrīd 3 punktu starpība. Tās nav precīzs. Un tātad 3 punkti. Jāspēlē. Vēl 2 minūtes. Vēl 2 minūtes. Bērts pret Bērziņu.
Vērts Stālmetiens. Nav precīzi cīņa par atlikušo bumbu. Ielido reklāmas stendos Kristaps Kambergs. Nu, Valmierā šie te mīkstie stendi. Neredzam atkārtojumā. Nu, citās vietās, kur šie reklāmas stendi ir no koku. Diez vai Kambergam tik veiksmīgi būtu izgājis. Nu, šoreiz tieši stends, bet ne Kambergs. Spēle var turpināt. Aleksējevs piespēlē komandas biedriem Kambergs. Nu, bumba iestrēgs starp vairogu un stīpu. Minūte 33. Redzam atkārtojumā Kamberga metienu. Tāda pārtēla redz uzbrukuma laiks un valmieriešiem bumba. Jāspēlē vēl 90 sekundes. Valmierai laukumā Aigars Šķēli, Jānis Kaufmans, Lauris Blaus, Mārtiņš Lāks un Artūrs Bērziņš. Blauam bumba atņem Aleksējevs un jau Valka uzbrukumā. Tuvojas pēdējā minūte. Nu, vai tiešām Jurim un Braško izdosies treneru karjeru Valkā sākt ar uzvaru pār Valmieru. Un šobrīd ļoti labi iespēja to izdarīt. 3 punktu pārsvars. Kaufmanis dodas uz groza apakšu. Noteikuma pārkāpums pret Jānu Kaufmani. Ceturtā piezīme Aleksējevam. Kaufmans uz soda metienu līnijas. Nu, Kaufmans visreālākais no spēlētājiem, kurš realizē sāpes soda metienus, tomēr 89,5% Kaufmaņa pretstāta no soda metienu līnijas. Labākais procents Valmieras komandai. Un, protams, Kaufmans apliecina savu statistiku pirmajā soda metienā. Iespēja samazināt starpību līdz minimumam. Nu, netipiski Kaufmanim. Neticis soda metiens, 2 punktu starpību. Bumba Valkas komandai. Nu, vēl paliks uzbrukums Valmierai. Bet, protams, Valka mēģina dedzināt laiku. Sāgi nav precīzi. Cīņa par atlikušo bumbu. Tā nonāk Valkai. 15 sekundes, 7 sekundes uzbrukumā Valkas komandai. Paliks vēl kāds 10 sekundes Valmierai. Pārtērēts uzbrukuma laiks. Valkai Aleksējevam bija labi iespēja izpildīt pustālo metienu, bet mēģināja izdarīt piespēli. Redzam Krūmiņam, kurš bija brīvs zem groza, bet par vēlu. Šī te piespēle tika izdarīta. Edgaram Krūmiņam neatlika laiks. Izmest pa grozu un 7,9 sekundes. 7,9 sekundes Valmieras komandai. Roberts Čankers šobrīd domā, ko iesākt. Nu, interesanti, kādu taktiku izvēlēsies Valmiera. Vai uzreiz mēģinās izraut uzvaru ar precīzu tālmetienu. Nu, ja tā, Mārtiņš Lāks varētu būt viens no galvenajiem kandidātiem uz tālmetienu izpildīšanu. Jānis Kaufmans arī augstsnīgs spēlētājs varētu to izdarīt. Nu, varbūt tomēr mēģinās izraut neizšķirtu ar 2 punktu metienu. Varbūt uz groza apakšu jāmēģina spēlēt. Skatīsimies, ko tad būs izvēlējusies Valmieras komanda. Spriedzes pilns šis te mačs. Nepilns 8 sekundes līdz mača noslēgumam.
Valmierai -2. Šķēle. Piespēlē Laksam. Laks. Tālāk. Un pārkāpums Valkas komandai. Tam nespēja noticēt. Un Valkas spēlētājs skatāmies atkārtojumā. Blaus. Lūk, Mārtiņam Bērķim šajā vietā. Notiekuma pārkāpums pret Lauru Blau. Un Laura Blau ir rokās, vai izdosies izraut un neizšķirt Valmierai. Abi 2 sodu metieni jārealizē Laurim. Pirmais ir precīzs. Pirmais sodu metiens ir precīzs. Pārvadam Laura Blau augstasinību. Neprecīzs otrais sodu metiens. Un pārāk ātri. Laukumā ieskrējis kāds no Valmieras spēlētājiem. Un šobrīd 1,5 sekundes palikušas. Izskatās, ka Valgas komandai būs izdevies izraut uzvaru Valmierā, sagādājot Robertam Štelmacheram pirmo zaudējumu. 1,5 sekundes bumbu viesiem. Es pat īsti nezinu, ko Valmiera šajā situācijā var izdarīt. Bumba būs Valmieras laukuma pusē. Valkai atliek tik daudz, kā iespēlēt bumbu uz spēlē. No savas laukuma puses. Jām, traks metiens. Nav arī minūtes pārtraukuma Valmierai. Izskatās, ka Valmierai var nākties piedzīvot pirmo zaudējumu Roberta Štelmachera vadībā. Savukārt Jurim un Braško. Tā būtu lieliska debija. Uzsākt galvenā trenera karjeru ar uzvaru pār vienu no Latvijas čempionāta šobrīd vadošajām komandām. Lūk, kāda epizode. Neizdevās no Sāgems atvert bumbu un Valmieriešiem tik un tā traks metiens, bet 2 sekundes laiku Valmierai. Bumba Bērzņam, traks metiens. Tās nav precīzi un līdz ar to šīs mačs ir noslēdzies. Rezultāts 75-76. Negaidīt. Valga uzvara Valmierā, sagādājot Valmieras komandai otro zaudējumu šeit Vidzemes Olimpiskajā centrā. Vienīgā komanda, kura šajā sezonā bija uzvarējusi Valmierā, bija Jūrmala Fēniks pirms Ziemassvētkiem. Un Robertam Štelmacheram pirmais zaudējums pie Valmieras stūres, kamēr Jurim un Braško uzvara debijas mačā. Apsveic Valkas komandu. Liels panākums valmieriešiem. Jāpadomā pirms nākošās spēles. Bet ātri ieskatīšos vēl šīs dienas statistikā. Valmieras komandā rezultatīvākais ar 21 punktu Mārtiņš Laksa. 13 punktu Aigaram Šķēlem, 12 punkti un 9 atlikušās bumbas Artūram Bērzņam. Savukārt Valka Valga komandas sastāvā ar 18 punktiem uzvaru kaldināja Mārtiņš Bērķis, 16 punkti Edgaram Krūmiņam, double 11 punktu un 14 atlikušās bumbas Jurijam Aleksejevam, Kristopam Kambergam 13 punktu un Kristo Sāge guva 11 punktus. Lūk, tādi rezultatīvākie spēlētāji šīs dienas mačā. Spēle noslēgusies 75-76. Valka Valga uzvar Valmierā. Es Emīls Ozarinskis no jums atvedos. Visu labu un tiekamies kādā no nākošajām basketbola translācijām. Visu labu!
Darīts no sirds par godu mūsu 150 gadu jubilejai. Aldaris 1865. Te nu tas ir aprīkots un izaicinājumiem gatavs ar premium klases ziemas riepām, kasko, okta, signalizāciju, imobilaizeru, salona paklājiem, drošības komplektu un reģistrāciju dāvanā. Leģendārais Mitsubishi Pajero. Sākot no 42 190 eiro. 5 gadu rūpnīcas garantijā. Uzzini vairāk Mitsubishi LV. Sezonas preču izpārdošana Sportland veikalos ir klāta. Pasaulē vadošo sporta preču ražotāju kolekcijas tagad par īpaši izdevīgām cenām. Esi gatavs ziemai un sarūpē dāvanas svētkos.